Šis ir podkāsts Kā tu jūties? Vieta, kur mēs dziļi ieskatīsimies cilvēku būtībā un runāsim par attīstību, mācīšanos un personīgo izaugsmi. Mūsu sarunas būs atklātas un brīžiem izaicinošas, jo mūs interesē ne tikai viegla attīstība, bet arī spēja ieskatīties tajā, kas to kavē. Šis podkāsts ir tiem, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, kas es esmu, kāds es esmu, kāpēc es daru tā, kā es daru. Es esmu Ilze Mēdne. Un es esmu Elīna Fīrmane. Jā, un mēs esam gaisā. Čau, Elīna. Čau, Ilze, un čau visi mūsu skatītāji un klausītāji. Jā, man šķiet, ka mums pašām arī jāpierāda pie tā, ka mēs esam gan skatāmas, gan klausāmas, bet patiešām prieks jūs redzēt un prieks būt atkal ar jums jaunajā epizodē. Jā, droši vien atsaucoties nedaudz uz mūsu iepriekšējo epizodi, paldies jums par tik daudz vēstulēm, komentāriem, par dalīšanos. Man šķiet, ka šī epizode tā īpaši aizķēra un patiešām bija ļoti mums pašām gan izaicinoša, gan arī vērtīga, bet tie komentāri un jautājumi, uz kuriem patiesībā es vēl visiem neesmu atbildējusi, bija patiešām nozīmīgi. Man šķiet, ka tas ir arī tāds labs turpinājums šodienas tēmai, ka mēs runāsim par sociālo tīklu lietošanu, par, man tas vārds baigi kaut kā nesimpatizē, bet digitālais detoks. Tad pieņems, ka mēs arī par to runāsim, kas tas ir un kāpēc mēs vispār šo tēmu izvēlējāmies, bet tas noteikti iet kontekstā ar to dziļumu, patiesām sarunām un to vēlmi iet kaut kamā iekšā, nezināmā, vai varbūt izvēlēties kaut kādu vieglāku ceļu, vai kaut ko, kas tev tā kā patīkamāks. Jā, tu zini, es jūtos, domājot par šo tēmu, par ekrāniem, par digitālo vīdi, par sociālajiem tīkliem, par to, cik mēs esam vientuļi esot šajā visā un cik tas uzņem arvien lielākus un lielākus apgriezienus un ātrums. Man kaut kādā ziņā ir tā sajūta, hei, ko tad vēl var pateikt? Ir tik daudz par šo runāts. Patiesi, man šķiet divas populārākās tēmas, par ko mēs dzirdam visu laiku un visur, ir mākslīgais intelekts un sociāltīkli, vai kaut kāda digitālā vide. Un tomēr man šķiet, ka mēs mēģināsim vienkārši no savas pozīcijas paskatīties, kā mēs šo tēmu redzam, cik mums šķiet tā aktuāla, un jā, ko mēs tur varētu pašķetināt, varbūt iedot savu ārtavu tajā, kā mēs to redzam. Un tajā kontekstā man šķiet, ka es varu uzreiz teikt, ka man kaut kā emocionāli šī tēma šķiet ļoti, ļoti svarīga, un es tā kā jūtu, ka es emocionāli arī jūtos mazliet aizkaitināta, kad es domāju par šo tēmu. Man kaut kādā, es sajūtu kaut kādu aizskaitinājumu tajā, ka man šķiet, bet cik tas ir redzami un cik mēs akli uz to reaģējam. Respektīvi, ka mēs kā cilvēki it kā saprotam, cik ļoti kaitīgi mēs darām paši sev, viens otram, saviem bērniem pats galvenais, bet vienalga to darām. Un tāpēc es jūtu to lielo tādu spriedzi. Jā, man šķiet, ka tas ir pilnīgi teiksim tā, valīdi, būt aizskaitinātam vai, šajā gadījumā mūsu izvēle runāt par šo tēmu nozīmē iet iekšā, uzņemties atbildību un uzdot šos jautājumus, un varbūt tiešām tiem jums, kas sekojat līdzi mums un klausāties, tas pavērs varbūt citu skatu punktu uz lietām vai uz realitāti, kāda tā ir, jo nebūtu mēs esam sociālo mediju ekspertas, bet es domāju, ka vairāk stāsts ir par to apzinātības līmeni, kuru mēs varam sasniegt, uzdodot šos jautājumus, un es patiesībā šo tēmu izvēlējos runāt arī daļēji, kā tu, Elīna, saka, varbūt mazliet tā kā, esot pārsteigtai par to, cik ļoti es pati varu iekrist šajos te sociālo tīklu radītajos tīklos un cik es redzu, cik cilvēki, ar kuriem es strādāju ikdienā, pavelkās un vispār sabiedrība kopumā, man draugi, paziņas, ko es novēroju sociālos tīklos. Un pirms mēs gatavojamies šai epizodē, mēs parasti gatavojam tādu skriptu, un es pašā augšā uzrakstīju tikai bez, aizvainošanas vai bez vispārnāšanas, lai nebūtu šī te
šis stāsts, ka mēs sakām, ka jūs darāt nepareizi un ka mēs darām pareizi, šajā gadījumā te ir stāsts tiešām par šo te apzināšanos, jo mēs tik bieži dzirdam, un es tik bieži dzirdu to, ka man nav laika Mhm. mācīties, man nav laika mainīt kaut kādas lietas, man nav laika lasīt, sportot, praktizēt prakses, ja, par kurām mēs esam runājuši, un, nu, patiesībā jautājums ir, kur tas laiks paliek? Pazūd diezgan daudz laika, un mēs to bieži vien nepamanām, vai arī, ja pamanām, tad šķiet, ai, nu labi, rīt jau darīšu kaut kā savādāk. Un Jā, pienāk rītdiena, un iespējams, ka nekas nesanāk. jā, un domāju, ka tā problēma varbūt, nu, iezīmējot to situāciju, man likās interesanti papētīt, ka patiesībā jau lielā mērā, nu, mēs zinām visi, ka laika zudums nav tā galvenā problēma, bet tieši runājot par sociāliem tīkliem un to tādu aklo lietošanu, tur ir ļoti liels stāsts par tādu disbalansu, kas patiesībā notiek savu vajadzību apzināšanos un savu vajadzību apmierināšanu, un tur rodās šis te disbalanss. Un jā, un pieminot, teiksim, paskaidrojot mazliet vairāk, kas ir šis te disbalanss, ka tātad mums caur sociālajiem mēdījiem gribas būt redzētiem, saprastiem, sajustiem, gribam parādīt to, ka tam, ko mēs darām, ir nozīme, ka mēs varam kaut ko izvēlēties, ka mēs esam autonomi un ka, nu jā, ka mēs gribam redzēt, nu, kaut kādu progresiju savā dzīvē, un tie, nu, sociālie mēdīji kaut kādā ziņā, nu, dod šo te iespēju un arī nodrošina to, bet jautājums, vai mēs tos lietojam, vai tie lieto mūs? Jā, man šķiet, šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo bieži vien mēs patiešām neapzināmies, un pārsvarā mēs neapzināmies to brīdi un to momentu, kurā mēs vienkārši iekrītam tādā kā atverā. Un man šķiet, te ir nu, no ļoti daudzām pozīcijām un pusēm mēs varam skatīties uz šo problēmu, bet ja mēs to pagriežam caur to, ka mēs esam kopā vientuļi, mēs it kā šķietam esam kopā, mēs esam sociālos tīklos, mēs viens otru atbalstām, mēs sūtam mīļas ziņas, sirsniņas, un visu kaut ko tam līdzīgu, bet vienlaikus mēs jūtamies ārkārtīgi vientuļi. Un, tā viena no lietām ir tā, ka mēs cik ļoti šīs nu, sociālie tīkli, digitālie mēdīji, tas ātrums, ar kādu mēs patērējam lietas, ir radījis mūsu sabiedrībā tādu ātru un virspusēju nu, nu, patērnieciskumu faktiski. Arvien saīsinās tas laiks, cik mēs spējam uztvert. Arvien īsāk mēs vienkārši skrolējam visu pāri, mēs pat neizlasām. Tas nozīmē, ka mēs arvien vairāk mums pieaug tā vēlme pēc tāda ātras injekcijas, ja? Kas nozīmē, ka nav stāsts par saturu visbiežāk, bet vienkārši par kaut kādu mistisku spožumu vai par skaļāko saukli vai par kaut kādu interesantāko, aizraujošāko, kas kopumā ko tas nozīmē, viens ir, nu, par to saturu, ko mēs patērējam, bet otrs, ka mēs šī dēļ kļūstam par šādu neiecietīgu, mazliet dusmīgu, agresīvu sabiedrību arī pārējā laikā. Respektīvi, nu tātad mūsos aug šī vēlme pēc tāda ārēja ātra kairinājuma, kas nozīmē, ka mēs visu laiku gribam būt izklaidēti. Un mēs paliekam nikni, ja mūs neizklaidē. Un mēs paši nemākam vairs apstāties un saprast, ka, hei, man pašam sevi ir jāizklaidē, nevis tev man ir jāizklaidē. Ja? Un man šķiet, ka šis ir ļoti, ļoti būtiski, ja mēs domājam tieši par to attiecību kvalitāti un to, kā mēs varam būt kopā vispār. Jā, un kāpēc arī minēju to pašā sākumā pie mūsu iepriekšējās epizodes, ka patiesībā jau šis te patērns ātri iegūt stimulu, ātri nodrošināt sev rezultātu, ātri sasniegt informāciju, kas nu, no vienas puses izklausās ļoti efektīvi un produktīvi, no otras puses, nu, teiksim tā, mums nenodrošina pieejamību kaut kam lēnam, dziļam, kaut kam, kam ir jānobriest, kaut kam, kam ir nepieciešams laiks, un, nu, te es runāju, teiksim, par tādām dziļām, nērtām sarunām vai konfliktu risināšanām, tā bīstamība mūsu smadzenēm un to, ko mūsu smadzenes mēģina nodrošināt mums, ir ārkārtīgi liela.
Smadzenes mēģina mums nodrošināt to, ka mēs izdzīvosim. Bet konflikts un nedrošība norāda uz kaut kādu baisu notikumu, ko mums būs jāiet kaut kamā nezināmā. Un ko tas veido tādu plakanību, ka mēs kļūstam par tādiem plakaniem, vienkāršiem, kas patiesībā meklē rezultātu, kas būs patīkams un ērts, meklē attiecības, kuras neprasa nekādas pūles, meklē produktu, kurš uzreiz ir pieejams, un tas one click Amazon gross, ja, ka tu ar vienu klikšķi vari nopirkt. Es domāju, ka tieši tas ir tas, kā mēs šobrīd, pavisam neapzinoties, mēģinam arī veidot savas attiecības. Ar vienu klikšķi ātri, ar vienu nesanāca, es mēģinu ar citu, neiedziļinoties kaut kādā dziļākā problēmā. Jā, un vēl man šķiet ļoti, ļoti būtiski ir pieminēt arī to, ka tas, ko mēs izdarām ar šo nemitīgo būšanu, šajā tādā nemitīgā kairinājumā, mēs ļoti atsvešināmies arī no ķermeņa. Faktiski mēs neesam ķermenī, mums nepiedzīvojam ķermenī neko, mēs piedzīvojam tikai tādā ātrā kairinājumā, ja, kas nozīmē atkal arvien vairāk būšanu galvā, nesaprotot, kā tad es jūtos, ko es jūtu, ko es gribu, un tas arī bieži vien rada to numbness, jeb tādu notrulināšanos, ja, ka manas visas maņas notrulinās, es vairs vispār tā kā līdz galam nespēju saprast, kā tad es domāju un jūtu. Es pavisam nesen dzirdēju, bija kāds brīnišķīgs raidījums Latvijas radio, un tur stāstīja par gaismas nepieciešamību. Tāpēc to pieminu, tāpēc, ka, un par to, ka vakarā nevajag lietot šo zilo gaismu, tātad nevajag lietot telefons, un kāds zvanītājs bija tāds kaut kādā ziņā mazliet tā kā šokēts, un viņš saka, jā, bet man tieši palīdz aizmigt, ja es noskrolēju tādā bezjēgā 20 minūtes, tas man palīdz aizmigt. Un te man gribas teikt, ka, nav gluži tā, ka tas palīdz aizmigt. Vienkārši iespējams, ka šis cilvēks vienkārši notrulinās. Un tas ir kaut kā, es gribētu salīdzināt ar to, kad mēs esam dzirdējuši to tehniku par bērniem, ja, ka atstāja raudošus mazus bērnus, lai viņi raud, un tad viņi raudās vienu nakti, raudās otru nakti, raudās trešo, gan jau viņi, aizmigs paši beigās. Ja viņi aizmigs, bet viņi vienkārši, viņi aizmigs no pārguruma, no tā, ka viņi saprot, ka neviens pie viņiem nenāk, un mammai un tētim ir reāli vienalga par viņiem. Un tieši tas pats notiek ar mūsu smadzenēm, kad mēs vienkārši tā noskrolējamies bezjēgā, līdz aizmiegam. Nevis tas palīdz mums aizmigt, bet tieši pretēji tas mums uzkurina. Un miegs ir laiks, kurā, mēs ļoti atjaunojamies. Respektīvi. Elīna, tu nekad tā neesi darījusi. Es esmu, un tur ir tas stāsts. Redzi, manī tu jūti aizkaitinājumu par to, ka mēs vienkārši tā vispār iedomājamies. Un es jau arī to saprotu. Es saprotu, ka tas tā ir. Man šķiet, ka svarīgākais vienīgi ir tas, ka neaizstāvēt šo savu darbību un neteikt, ka hei, tā man dara labu. Kaut gan patiesībā tā nedara man labu, un ir vērts paskatīties un to un padomāt, ko es varu darīt tā, lai es mainītu šo savu uzvedības modeli. Nevis teikt, man tas palīdz. Tas ļoti cieši saistīts ar refleksijas prasmi, spēt atskatīties uz savu rīcību un novērtēt, kas notika, ko es piedzīvoju, kā es to interpretēju un ko es varu darīt savādāk. Un mēs jau visbiežāk neejam to klasisko mācīšanās ceļu, mēs ejam vienkārši rīcība, spriedums, rezultāts. Un tev ir kaut kāda rīcība, tev ir kaut kāds spriedums, ka tā ir pareizi, un tev ir rezultāts, ka tu aizmiedz. Un šajā gadījumā tā ir prasme, kas ir jāmācās mācīties reflektēt par savu rīcību vai uzdot jautājumu, ok, tad ja es katru vakaru skrolēju, bet es zinu, ka tas īsti man nedara labu, varbūt šis cilvēks nezina vienkārši, bet viņš ir noklausījies veselu raidījumu, un tad viņš uzdod šo jautājumu, lai attaisnotu savu rīcību, bet šī ir tiešām tā prasme mācīties
zinot jaunu informāciju vai zinot jaunus pētījumus par to, kā strādā smadzenes, kā, nezinu, kā mūs ietekmē tehnoloģija. Patiesībā jau mūsu ķermenis absolūti nav pieradis pie tā, kas vispār viņam šobrīd ar visu šo ir jādara. Ar visu informāciju, ar visu gaismu, ar notifikācijām, ar dažādiem tēliem, kā mēs identificējamies, ar ko mums jāidentificējās, kas ir tas, kas mums ir jārāda, kas mums nav jārāda. Ja? Tur ir tādi lieli jautājumi, kurus mēs esam vienkārši norījuši. Un tagad esam aizrījušies, tāpēc, ka mēs īsti nezinām, kā vispār ar to dzīvot. Jā, un te redz, man ir tā sajūta, ka tādēļ, ka mēs, nu, tātad roku mazgā, ja mēs esam kļuvuši par šo sabiedrību, kas gaida šo konstantu, nu, tādu nemitīgo tādu apbalvojumu, nemitīgo izklaidi, tad mēs arī nespējam iespējams paskatīties un saprast, hei, nu, šis nav pareizais ceļš, kurā mēs ejam. Mums ir jāapstājās. Nu, tātad, kas ir, kuram ir jābūt tam momentam, lai mēs saprastu, nu, ka nedrīkst tālāk. Nu, klau, pētījumi ir briesmīgi. Ja es nemaldos, Latvijā 4 stundas jaunieši 4 stundas sēž telefonos. Nerunājot par pieaugušiem cilvēkiem, iespējams tas ir pat lielāks šis skaits. Mēs redzam, sēžot pie zobārsta, bērnu zobārsta, mazs bērniņš, vienkārši, nu, kaut kādi 2 gadi, viņš nemāk runāt, viņš sēž ar planšeti, blakus sēž tētis kaut kādā telefonā un mamma blakus telefonā. Un ir šī ģimene, kura sēž, un iespējams tā ir viņu, nu, šīs 15 minūtes, ko viņi gaida pie zobārsta, iespējams varētu būt pat, nu, gandrīz vienīgās tādas jēdzīgās minūtes viņu ikdienā kopā, bet viņi tās pavada atsevišķi, katrs savā ierīcē. Jā, man liekas, par tiem piemēriem, es domāju, tieši par to apzinātību. Nu, tā kā jums klausoties šo epizodu un arī mums katrai pašai savā dzīvē dzīvojot, viens ir pamanīt šos te, ok, mēs nevaram pieiet pie tās mammas vai zobārstes, kur arī bāž to telefonu tam bērnam rokās, lai tikai viņai būtu ērtāk to zobu salabot vai kā. Un tur, protams, cits stāsts, bet tāpatās es to īsti neatbalstu. Bet mēs neiesim un nerausim aiz rokas un neteiksim, hei, klau, ja, tu dari nepareizi. Bet kaut kādā ziņā tomēr, nu, tas jautājums ir, nu, rādīt šo te piemēru, ka, nu, viens es to savā ikdienā ļoti piekopju, ka es praktiski cenšos nelietot telefonu tad, kad mēs esam kopā ar bērniem, vai ka es esmu pie pusdienu galda vai vakariņu galda, kas ir vienīgais, varbūt, laiks, kurā mēs esam pilnīgi visi kopā, jo tas ir tas stāsts par viltus tuvību, ka mēs esam kopā, bet vientuļi, katrs pats savā ekrānā, katrs pats savā dzīvē, patiesībā savos spriedumos, savās vērtībās, tas ārkārtīgi attālina mūs, un ja mēs novērojam šīs situācijas, kur cilvēks stāv pieturās vai vilcienos vai vienalga, kur visi sēž tajā telefonā, nu mēs neskriesim klāt, bet es domāju, ka viens pēc viena, ja mēs sāksim izvēlēties vērot dabu vai lasīt grāmatu vai vispār vienkārši braukt autobusā, neko nedarot. Varbūt tomēr kaut kas var sākt mainīties, jo nu, arī mēs jau esam runājuši par to konstanto darīšanu, ja, ka tev jābūt produktīvam arī braucot autobusā, tev ir obligāti jāizlasa tā grāmata vai tev obligāti jānoskatās tas video. Tā kā, kas man liek šādi rīkoties vai kas man liek šo te darbību šobrīd darīt, tas droši vien būtu tas jautājums, jā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Bet varbūt, Ilze, mēs varam iziet cauri, nu, par kaut vai tiem punktiem, nu, kā šie sociālajie mediji ietekmē mūsu dzīvi. Nu, tad tā viena lieta ir tā vientulība un viltus tuvība. Nu, tātad mums šķiet, ka mēs esam kopā, bet mēs neesam kopā. Jā, un mums liekas, jā, mēs to jau minējām sākumā, ka mums šķiet, ka mums ir liels draugu pulks un loks. Jā, man šķiet, ka šis ir vienkārši brīnišķīgs piemērs par citu dzīvi izdzīvošanu un aizrauties ar to, kā tad iet citiem. Jā, nesen, cik ārkārtīgi populārs ir kāds vīrietis, kurš posto visādas ļoti interesantas tēmas par citiem un tādas netīras lietas. Visi noteikti zināsiet, kas ir tas cilvēks. Šķiet, ka ir skaidrs, jā, par ko tu runā. Un vienkārši pat negribas pieminēt viņu vārdu, tāpēc, ka man šķiet tas ārkārtīgi tā, nu, viens ir spēlēšana uz cilvēku vēlmi zināt, kas citiem skapī, bet te pašā laikā tā ir arī mūsu paša atbildība. Ja mēs tur sekojam, mums ārkārtīgi interesē citu cilvēku dzīve,
Jautājums, kāpēc tev neinteresē tava paša dzīve? Jā, un šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo sanāk, ka mums šķiet atkal jau, ka tur notiek kaut kas interesants. O, kādā restorānā tas cilvēks ēd, o, kā šis cilvēks outfit of the day, ja? Kā šis ir Jā. apģērbies, ko šis ir darījis, ko šis ir piedzīvojis. Un es tā kā šķietam izdzīvoju visas tās emocijas, visas tās attiecības, visus tos skaistos mīlestības apliecinājumus, ko cilvēki dara internetā. Un tad man tā kā sanāk, ka, es esmu tā kā pabarojis. Man nav pat nepieciešamība, ne man vajag to kaut kādu īpašo drēbi meklēt, ne man vajag kaut kā taisīt to ēdienu, jo, kur es jau dabūju, ja, to kaut kādu, to pabaroju sevi. Tas ir viens, bet otrs atkal vienlaikus. Man ir tā sajūta, ka es tur ir forši, a te, nav Re, kā restorāns. viņi var. Tāds vienkārši kartupēlis. Man liekas, es tev sūtīju tādu ļoti foršu bildi, es mēģināšu atrast un ievietošu arī jums, lai jūs redzat, tur bija bildi, kur mamma raksta vai posto Instagramā, ka es savu bērnu dēļ darīšu jebko, un viņa bērns stāv blakus un rausta jaku, tad mamī, es gribu tev kaut ko pajautāt, un te ir tāda, tas ir tas disbalanss. Ka patiesībā, lai parādītu to, ka tā personība ir atšķirīga dzīvē, tu patiesībā neveic tās darbības, kuras tu raksti, par kurām tu stāv un krīt. Un mēs droši vien visi esam gājuši kaut kādiem posmiem cauri, tā kā vispār mācoties lietot sociālos tīklus, un es arī droši vien esmu kļūdījusies, noteikti esmu kļūdījusies. Un dažreiz it kā gribas teikt, ka tie cilvēki, kuri vairāk dalās, ka tas ir viņu darbs, veidot digitālo saturu, bet es tur arī vēl uzdotu jautājumu. Tā kā vai tiešām tas viss, kas ir redzams internetā, tam visam tur tiešām ir jābūt. Man šķiet, ka tā ir ļoti atkal jau dziļa tēma, un zini, kas man vēl šķiet interesanti, ka mēs arī redzam to nemitīgo, tādu iedrošinājumu. Ej, dalies, jebko, saki jebko, vienkārši ieslēdz kameru un dalies, un kaut kādā ziņā es piekrītu, tāpēc, ka tas iedod tādu, hei, es varu, es esmu interesants, man ir ar ko dalīties, un tā kā kaut kādā ziņā var palīdzēt ar šo pusi no vienas puses, no otras puses mums pazūd pilnīgi filtrs tam, par to, kam ir jābūt tur ārā. Teiksim, tas nenormālais piesārņojums ir tik milzīgs, vai tiešām pilnīgi viss ir jāzina. Un es zinu, ka es arī pati ar to daudz esmu domājusi par to un esmu kritus tādos tā kā galējībās no tā, ka man, ja es par šo domāju, man šķiet, ka vispār nekas nav jāliek, jo, priekš kam tas atkal ir kārtējais troksnis, kāpēc kādam tas būtu jāzina. Un tad atkal šķiet, bet atkal varbūt, ka kaut kas no tā ir noderīgs. Un tad tev ir jāizsaka savs viedoklis. Jā, ir jāizsaka taču savs viedoklis, un lūk, ir jāmeklē tas balans atkal šim. Tas balans vienkārši tiešām saprast sevi, kas notiks, ja es neizteikšu savu viedokli. Tālāk, protams, ka tur ir zinām kaut kāda ārtava cilvēkiem, kuri redz vairāk vai ir strādājuši vairāk. Es aicinu arī neklusēt tomēr cilvēkus, ja viņiem tiešām ir šī kompetence. Bet, jo runās skaļāk kāds, kuram varbūt kompetence nav, bet viņam ir kamera. Bet man patīk, kā par šo runā Cole Newport. Viņš runā arī par slow productivity, un viņam ir arī vairākas grāmatas. Bet man patīk tā viņa doma, un es redzu, cik daudz viņš tiešām valīdas lietas stāsta par to, vai šis saturs, kas ir internetā, vai tam tik tiešām jāsasniedz tik daudz svešu cilvēku. Respektīvi, kādreiz cilvēki par tava bērna esamību, tie, kas zināja, bija tikai tavs radu loks, tālāks vai tuvāks, vai kam tu vēlējies to paziņot, vai par tavām dzīves problēmām, zināja tikai tuvākie draugi. Un tagad, ja, teiksim, tā apzināti mēs pieejam, un es, teiksim, šobrīd esmu, Instagramā pamanījis vairāki tādi dramatiski dzīves stāsti cilvēkiem, kur viņiem ir nelaimes, šķiršanās un dažādi sāpīgi notikumi, un tas viss tiek atspoguļots sociālos mēdījos. Tas ir jautājums, ar ilgtermiņa domāšanu, vai tik tiešām tā visa informācija, kas tur ir, tā ir jāzina, to ir jāzina visiem tiem 20 vai 30 tūkstošiem cilvēku, kas pēc tam arī kaut kādā veidā tiek ietekmēti.
ar šo informāciju. Nu, gan tas, gan, ja mēs domājam arī par mākslīgo intelektu, tad kā šos attēlus, īpaši es domāju par bērniem, ja kā šos attēlus video var pēc tam transformēt, un nu, tā varbūt atkal jau ir cita tēma, bet tomēr domāt ilgtermiņā vienmēr ir laba stratēģija. Nevienmēr mēs to piekopjam. Mums šķiet, hei, man ir svarīgi tagad ielikt kaut ko, lai es dabūnu atkal arī to atzinību, tūlīt, ātru un tagadēju, ja? Nevis domājot kaut kādā ziņā ilgtermiņā. Bet es gribu teikt, mēs nekratām ar pirkstu, mēs pašas darām daudz kļūdas un pieļaujam daudz kļūdas, un tas ir cilvēcīgi, ka mēs mācāmies. Šis ir jauns mēdījis, mēs nesaprotam. Jā, mēs esam kādu laiku jau ar šo mēdīju dzīvojuši, bet tomēr tas ir mainījies no tā brīža, kad tas sākās un kādus apgriezienus tas ir iegūst šobrīd. Un par to, kā tas, kāds sekas tam būs, to mēs arī vēl aizvien nezinām. Nē, noteikti, un mēs varam runāt tikai par to, ko mēs šobrīd zinām, un arī ko apliecina psiholoģiskie pētījumi, jo tādas lietas kā salīdzināšanās vai šī te zemā pašvērtējuma patiesībā neapzināšanās, bet tas, tā kā, lai mazinātu to vainas sajūtu, ka, kā es tagad ieliku to bildi ar bērniem, un, man ļoti gribējās padalīties, cik mums bija brīnišķīgs septembris vai oktobris vai vienalga kas, tas tā ir kaut kādā ziņā, tāda uzķeršanās uz to, kā tas rīks ir būvēts, un tam ir tāda funkcija, un katram pašam tiešām tie iekšējie lēmumi, bet, šī vēlme būt uzmanības centrā vai, kā uzdot šo jautājumu, labi, bet ko es mēģinu risināt ar to, ka es ielikšu bildi un man tur būs 20 vai 30 laiki vai pāris komentāri, cik mēs esam skaista ģimene. Vēl pie šiem, šīm problēmām vai ne problēmām, bet to ietekmi, ja mēs runājam par sociālo tīklu ietekmi, mēs varam noteikti minēt arī to, ka ir uzmanības deficīta, palielināšanās, ja tad cilvēkiem nav vairs uzmanība noturīga. Produktivitātes zudums, ja mums ir nemitīgi šie notifikācijas, kā latviski tas vispār ir? Paziņojumi, jā, tiešām, paldies. Paziņojumi, ja man nemitīgi atnāk e-pasts, man atnāk kaut kādi sociālo mēdīju paziņojumi, tad faktiski es nespēju koncentrēties kaut kādam tam vienam darbam, jo es visu laiku esmu konstantā uzbudinājuma stāvoklī un man it kā gribas atbildēt. Un arī tas, ka mēs kaut kādā ziņā paģēram, ka es tev aizsūtīju šodien un tikko, un kāpēc, vai pirms stundas, kāpēc tu man neesi atbildējis, ja? Ka mums ir arī tā, mēs sagaidām, ka tā tad, visi reaģēs uz mani. Es pie tevis esmu atnācis, tad tev ir jārēģē. Un tu izkrīt ārā, ja? Vai tu kaut kādā veidā šķiet, esi aizņemts vai dari savu dzīvi, un tad ir tā kaut kāda kaunināšanas sajūta, ka, hei, es tā kā neesmu bijis gana labs, un sanāk, ka es visu dienu vienkārši respondēju uz citu vajadzībām. Aizmirstot Patiesībā, jā, noteikti. Tas ir viens stāsts, kad mēs kā reaģējam vai kad mums šķiet, ka mūs kauninās, tas droši vien arī pašam stāsts par sevi, kāpēc man rūp tas, ka es izlasīšu ziņu un neatbildēšu uzreiz. Jo patiesībā jau, tā ir mana izvēle. Kad es atbildu, ko es atbildu, un es tiešām apzināti tāpēc esmu WhatsAppā sev uzlikusi paldies par ziņu, atbildēšu tik līdz man tas būs iespējams. Un ja tiešām būs kaut kas ļoti aktuāls, tas cilvēks man piezvanīs vai uzrakstīs vēlreiz. Jā, un iezīmējot to, protams, ka mūsu smadzenes vienkārši ir tās, kuras beigās cieš no tā, jo viņas vienkārši nesaprot, kas tagad notiek. Mans uzdevums bija vienkārši rūpēties par izdzīvošanu, bet man konstanti nāk informācija, un man ir visu laiku viņa jāapstrādā. Man ir visu laiku jādomā un jādod kaut kādu signālu, un man šķiet, ka tas, tā ir tā savu kognitīvo spēju pārvērtēšana vai šo savu smadzeņu funkciju pārvērtēšana, ka patiesībā smadzenes vienkārši uztaisa shutdown ātrāk nekā mēs to patiesībā esam gribējuši, tikai tāpēc, ka visa tā informācija taču kaut kā ir jāapstrādā. Mēs neesam kaut kādi superdatori. Kaut gan es teiktu tā, ka mēs esam superdatori, kurus mēs vienkārši esam pārkarsējuši vai uzlikuši pārāk lielas gaidas uz to.
Jā, un mēs parasti saprotam, tad, kad mēs sakām, ka, hei, tavs dators ir pārkarsts, tev vajag izslēgt viņu un ļaut atpūsties. Bet Vai mēs viņš kaut kā pats vienkārši nesaprotam. Jā, vai izslēdzās? viņš vienkārši izslēdzās. Bet mēs nesaprotam, tad, kad tas attiecās uz mums, ka mums arī ir jāizslēdzās, un vai nu atkal mēs paši izslēdzamies ar kaut kādu pārpūli, bet mēs aizmirstam, ka tas, kas, te jāsaka, toreiz, kad zāle bija zaļāka, bet tajos laikos, kad nebija tik ļoti izteikts šī digitālā pasaule, mēs gaidījām rindā. Mēs garlaikojāmies, mēs braucām ar mašīnu, mēs stāvējām pie sarkanās gaismas, mēs kaut kādā ziņā garlaikojāmies. Tie mazie mini momenti ir ārkārtīgi svarīgi mūsu smadzenēm, lai pirmkārt mēs, atpūstos mazliet, tās mini pauzes, un otrs, lai mēs arī integrētu to, kas tikko notika. Kaut vai mēs braucām un es braucu no darba, un es varu vispār pārstrādāt to informāciju, kur es tur ieguvu. Nevis es nespēju, es nedodu tam laiku, un es vienkārši turpinu scrollēt un uzņemt atkal vēl jaunu un jaunu informāciju, un kas mūs vienkārši pārkarsē. Pat Nordic Business Forumā bija brīnišķīga runātāja, kura teica tādu teikumu, jo lielāks ātrums ir ārpusē, jo mums ir vairāk jāatrod veidi, kā mēs kļūstam lēnāki iekšpusē. Un te ir noteikti stāsts par mūsu darbu pašiem ar savu dzīvi, jo ātrums, zāle tāpat ir zaļa, ja tu jau tāpat labi zini. Vienkārši tas, kas notiek ārpusē, ir ārkārtīgi daudz dažādas attīstības, kas ir brīnišķīgi. Noteikti, tam ir ļoti daudz dažādu labu seku, blakus efektu, bet tajā pašā laikā, stāsts ir viss par mūsu atbildību pašiem par sevi. Jo es arī pat vadīju semināru par mācīšanās prasmi, un papētot vairāk, tā kā stāsts ir nevis par to, kā mums menedžēt savu laiku, bet kā mums menedžēt savu enerģiju un kur mēs liekam savu uzmanību. Un smadzenes tik tiešām nespēja mācīties, tad, ja viņām ir pārāk daudz informācijas. Viņas vienkārši pasaka, stop, man nepietiks šitam resursu. Jo smadzene visu laiku domā, vai tev pietiks izdzīvošanai. Un ja tu visus brīžus aizpildi ar informāciju, braucot liftā, braucot pat automašīnā, ja mēs labi zinām, cik ārkārtīgi bēdīgi ir statistika, cilvēki vienkārši brauc un scrollē telefonu. Mīļie, vienkārši nevajag. Viens ir pie sarkanās gaismas un kaut kur vēl tur sastrēgumā braucot, jā, arī, protams, tas tā kā ļoti daudz, bet man bija pārsteigums, kad es braucu pa Jūrmalas šosei, un viens cilvēks, viņš tā kā turēja planšetu, viņš turēja šādi, un vienkārši tur bija teksts, un viņš lasīja to tekstu, viņš brauc ar 90 km/h, un viņš lasa tekstu, un viņš gatavoja runu, droši vien, zina, ar koncertu zālē. Viņš dara, bet man šķiet, kāpēc. Un šis, man šķiet, ka varētu aizvest uz to nākamo, kā vēl viena ļoti svarīga šķiet sastāvdaļa vai tas, kas ir jāpiemina, ir tā smadzeņu puve, ja brain rot, kas ir Oksfords vārds, pagājušā gada vārds, tā kā gada vārds. Garīgā sapūšana. Jā, garīgā sapūšana. Ārkārtīgi traki, varētu teikt, bet tā ideja faktiski ir tāda, ka tas ir saistīts ar to pārmērīgo ekrānu lietošanu un tādu virspusējību un to, ka mums nav jāpiepūlās. Tātad mēs kognitīvi vispār nepiepūlāmies. Mēs vienkārši scrollējam bezjēgā saturu, kas mums neko labu nedod, tas mums tikai izklaidē, un mēs viņu tā kā pat nespējam nekādā veidā uztvert. Tas nozīmē, ka ja mēs to darām pietiekami ilgi, tad mēs vienkārši atrofējam faktiski mūsu smadzenes. Tieši tik vienkārši. Jā, šis bija man pagājušā gada atklājums, šis brain rot, tas reiz kā rītīgi man trāpīja, jo es nevarēju atrast skaidrojumu, šim ārkārtīgam satura patēriņam, ko es redzu 13-14 gadīgu cilvēku rokās kafejnīcās vai pieturās. Es citreiz vienkārši paskatos, ko tie cilvēki skatās, ko tie jaunieši skatās. Viņi praktiski vienā scrollī visu laiku ir TikToks un iet cauri visi tie video, kuros nav absolūti nekādas, varbūt šim cilvēkam dzīvei, kvalitatīvai dzīvei noderīgas jēgpilnas informācijas. Tur ir citu cilvēku kaut kādu muļķību atspoguļošana, kas ir kaut kādu rīcību atspoguļojums. Jā, kāds var teikt, ka ir vērtīgs saturs. Jā.
ir Ir arī arī vērtīgs. vērtīgs saturs. Par to mēs šeit nerunājam, bet mēs runājam par šo te patērnu patērēt tā vietā, lai uzņemtos atbildību par savu dzīvi. Un tā vietā, lai tā kā kvalitatīvi pievērstos jautājumam, kvalitatīvi līdz galam izlasītu rakstu, kvalitatīvi lēnām izlasītu grāmatu, kur tu esi pievērsis uzmanību. Ko tas man nozīmēja? Kāpēc tas tā bija? Vai ko es ar šo varu darīt? Un es domāju, ka liela daļa daudzu svarīgu pasaules lēmumu patiesībā notiek tas pašas vēlēšanas. Notiek dēļ virspusējības, dēļ neiedziļināšanās, dēļ šīs te, smadzeņu pūvekas. Notrunāšanās, un te man gribas papildināt šo, tas, ko tu sacīji par tiem jauniešiem. Man šķiet pat tiešām, tā atkal ir ļoti liela tēma bērni un jaunieši un sociālie tīkli un vispār, tas no cik vecuma, no kāda vecuma mēs drīkstam vispār, drīkstam tādā ziņā, ka būtu ieteicams vispār skatīties sociālos tīklus, YouTube, ko neuzskat par sociālo tīklu, bet bieži vien, bet tas ir sociālais tīkls, un vispār internetu kā tādu. Man šķita svarīgs šāds skaidrs 75% psihisko saslimšanu pamatā sāks pusauģu gados. Kas nozīmē, ka tātad, ja šis cilvēks, kuram nav attīstījušās smadzenes, pārāk daudz patērē šo saturu, tas viņu ietekmē vēl daudz nopietnāk nekā mūsu pieaugušos. Un te man gribas atkal, teikt vēl kādu, ko es dzirdēju, ka Latvijā tātad ir šī kustība, kur mēģina skolās izskaust telefonus, šobrīd līdz 6. klasē, cerams, ka tas varētu būt arī tālāk. Un tad, kad šis vispār par to sāka runāt, tad es zinu, ka ir zvanījuši vecāki un sacījuši, bet kā tad tā, kāpēc tad tajā skolā aizliedz, un man liekas, hīts ir, kāda māma sacīja, bet kad tad, lai vēl tas bērns skatās to telefonu? Mājās nevar, skolā nevar. Man liekas, kāpēc viņam vispār ir jāskatās? Un tas atkal man vedina uz to, ka mēs paši nespējam noturēt savas robežas ar sociālajiem tīkliem. Mēs nesaprotam, kad kad mēs esam pārdozējuši, burtiskā nozīmē. Un tādēļ mēs arī nesaprotam, ka mums ir jāuzliek robežas bērniem. Un šķiet, tas jau nekas, atkal nedomājot ilgtermiņā, bet gan jau, viņiem tie draugi, tas taču svarīgi. Jā, mēs kaut kā caur savu tādu prizmu skatāmies to, tas varētu šķist kā absurdi, bet mēs jau dzīvojam tādā absurdā pasaulē, kur mēs skatāmies uz citu un domājam, kā tas vispār ir iespējams, bet tam cilvēkam arī ir šāds priekšstats, tad viņam ir šāda informācija, un tāpēc varbūt ir šāds te podcasts vai daudz un dažāda literatūra, kura var palīdzēt saprast, ka ir kaut kādi limiti, ka ir kaut kādas robežas, ka ir noteikti kaut kāda ietekme tam, ko mēs lietojam, jo nekas nav bez maksas. Kā mēs redzam to, ka šie visi sociālie tīkli, viņi ir pamatā bez maksas, bet mēs kļūstam par produktiem šajos sociālajos tīklos, jo mēs tur atstājam savu dzīves dārgo laiku. Un skaidrs, ka mēs šajā epizodē neizrunāsim pilnīgi visu par sociālajiem tīkliem. Mēs noteikti turpināsim par šo, mēs runāsim arī par mākslīgo intelektu, un man tā ir īpaši aktuāla tēmas, par to esmu arī runājusi konferencēs, kur mākslīgais intelekts kļūst par terapeitu, vai mēs redzam, ka cilvēki patērē, un tam ir ārkārtīgi smagas blaknes, un kādas vispār var būt, šīs sadarbības modeļi, bet droši vien, ka būtu labi, ja mēs iedot varbūt kaut kādus pieturas punktus tiem, kuri tagad noklausījās, kā tad vispār lietot šos sociālos tīklus, lai varbūt tiešām tas būtu daudz apzinātāk, vai tas būtu tā saprotamāk. Mēs jau mazliet ieskicējām, kas ir tie jautājumi, bet tās ārkārtīgi lielās bailes no tā, ka tu pazaudēsi kaut kādu informāciju, man šķiet, tas arī ir tāda instinktīvā mūsu ķermeņa domāšana, ka mēs visu laiku turam sevi bailēs, ka ja es šito neuzzināšu, noteikti kaut kas notiks, un tad tur sāk ieslēdzās kortizols, tur ieslēdzās visu laiku tas mazais stress, ka tu visu laiku sevi turi tādā stresā, un tad atbrīvo un apskaties sociālajos mēdījos, kur man ir viens laiks, tad tu atkal gaidi un atkal atbrīvo sevi, un tu visu laiku sevi patiesībā pakļauj visu laiku tādai spriedzēji atbrīvojumam, un pats izveido neapzinātu paradumu.
Jā, bet trakākais ir tas, ka tā atbrīvošana vairs jau nenotiek. Ja tas, konstanti tiek kairināts, ja, tad faktiski tu visu laiku esi tādā kairinātā stāvoklī un, tādā hroniskā stāvoklī, un tu nemaz nedabū to atbrīvojumu, kas ir tas trakākais. Man liekas, tas būtiskākais droši vien, ja mēs pirms tā, ko tad varētu darīt, man šķiet svarīgi saprast, ka tas, ka mēs kļūstam un varam kļūt atkarīgi no digitālajiem medijiem, tieši tāpat kā no narkotikām. Vienkārši tas princips faktiski ir līdzīgs. Mēs gribam pārbaudīt tas, ko tu saki, ja, iespējams, tur pat vispār nekā nav, neviens pat man nav bijis neviens paziņojums, bet man tā kā ir tā vēlme nospiest un paskat, ja kaut kas notiek. Un tādējādi mēs izjaucam visus, jā, šos hormonālos hormonus un atkal gaidam kārtējo dopamīna tādu injekciju faktiski. Jā, un es pat esmu arī bijusi tajā iekritusi, un es varu tikai atzīt, ka man ir bijuši tādi brīži, ka man ir reāli slikti no sociālajiem mēdījiem. Man ir pat bijis tā, ka līdz tā kā slikta dūša, jo es esmu lietojusi tik daudz un veidojusi saturu un atbildējusi uz komentāriem un piedalījusies tajā vairākos sociālo mēdīju diskusijās, ka man ir bijis tā, ka vakarā ir slikti, es paņemu telefonu, man liekas, man ir slikta dūša, es domāju, kā man slikta dūša, bet izrādās, ka tas patiesībā pētījumos parādās, ka cilvēkam var būt slikta dūša no mēdīju lietošanas. Tā kā es pati tur esmu bijusi. Piedod. Jā, un to sauc par, kā latviski varētu teikt, kiberslimība, ja? Tāpat kā ir jūras slimība, tā kaut kādā veidā kiberslimība, ka tā tad līdzīgi, ka tu it kā kusties, jo tu visu laiku redzi kaut kādu kustīgu bildi, un tas tev rada šo pārstimulāciju un slikto dūšu un vispārēju tādu slābenumu. Kā digital fatigue, vai es nemāku latvisko tulkojumu, bet, principā tev ir tā kā, es pat to sajūtu, jūtu ķermenī, cik tas ir slikti, ka tu esi tur tik ļoti daudz bijis iekšā. Jā, man šķiet, ka ja mēs domājam par to, kas tad būtu tās lietas, ko mēs varētu droši vien, ka ieteikt, man liekas, ja es varētu teikt, ka pirmā, man šķiet būtu, vispār domāšanas maiņa, ka mēs tātad paskatāmies un ieraugam, hei, es domāju šādi, bet varbūt ir vēl kaut kāda iespēja, kā es varu šo ieraudzīt. Iespējams, man ir jāpaskatās un jāpārdomā, cik daudz ir nepieciešams sociālie tīkli, kādi man ir nepieciešami, vai man ir jābūt visos sociālais tīklos, vai maniem bērniem vispār tur ir jābūt. Tātad domāt, man liekas arī par to reward, atalgojumu sajūtu. Man liekas, tas ir līdzīgi kā McDonald's bērnam. Tikai svētkos būs McDonald's. Ko mēs iedodam ar šo ideju? Mēs iedodam, ka viņš grib to McDonald's, jo svētkos taču ir, un tāpat arī šeit ar to planšetu vai to telefonu. Tagad te rekur tev kā tāda malacīts, tagad tu dabūsi planšeti. Kāpēc? Varbūt, ka mēs to varam tā nedot, ja? Mēs varam mainīt šo ideju arī bērniem, ka tā nav kaut kas, kas ir jāiekāro, bet drīzāk, tas ir kaut kas, ko es vienkārši ikdienā lietoju, bet es dozēju. Visu to, ko tu vari darīt citur, nevis digitālajā vidē, dari citur. Piemēram, rekur tāda aplikācija, bērns var mācīties skaitīt. Priekš kam? Viņš var skaitīt ar kakmeņiem, ar kociņiem. Viņam nav tas jādara planšetē. Vai krāsot. Respektīvi, tur, kur tu vari izvēlēties un kur ir citas opcijas, tad izvēlēs tās. Nevajag ģerbt lellīti planšetē. Ģerb lellīti dzīvē. Tu darbināsi sīko motoriku un arī, varēsi apskatīt to lellīti. Nevis pieredināt sev pie tā, ka, man ir lellīte planšetē. Respektīvi, man šķiet, tas arī ir būtiski izdomāt un attiecināt arī uz sevi to. Jā, man pat ir bijis konflikts ar kādu izglītības iestādi, kurā bērns atnāk mājās un saka, ka viņam praktiski visu dienu bija jāskatās planšetē, un viņam nemaz negribējās, bet viņam bija jāskatās planšetē, jo viņi caur planšeti mācījās burtus
vai viņi lasīja caur to. Un es biju vienkārši, varētu teikt, viegli sakot, pilnīgi aizkaitināta, jo es teicu, tad es varu mājās to pašu darīt, un es par šo skolu nemaksāšu. Bet jā, tas par bērniem, un, protams, tā ir tā agrīnā audzināšana, un tas ir tas, kā mēs veidojam šo sabiedrību. Ja mēs apskatāmies uz mums, kā uz mums pieaugušiem šodien, es domāju, ka tas pirmais jautājums, ko es pati sev arī uzdodu, pirms es ņemu rokās telefonu, kāpēc es ņemu rokās telefonu? Tas ir pirmais jautājums. Tātad pirmais jautājums, vai es gribu zvanīt, vai es vēlos kaut ko nobildēt, vai es vēlos uzrakstīt ziņu. Kas ir tas mērķis, kāpēc uz to ņemu? Es esmu pasākusi arī lietot fotoaparātu biežāk, lai man nebūtu jāņem ārā telefons, lai vispār nebūtu jārāda, lai nebūtu inerce ieiet kaut kādos sociālos tīklos. Un tas būtu tas pirmais jautājums, droši vien pāriet no neapzināta paraduma uz apzinātu. Jā, kāpēc? Tev uzdot jautājumu. Jā, kāpēc man tas ir vajadzīgs? Vēl man šķiet ļoti svarīgi un palīdzoši arī, ja mēs tomēr izveidojam kaut kādu grafiku vai kaut kādu ideju, kaut kādu plānu man personīgi un mums kā ģimenei. Tā tad mēs nelietosim tajos un tajos brīžos. Mums nebūs pie ēdienreizēs, mēs nelietosim telefonu un tas nestāvēs apgriezts uz galda, bet tas uz kaut kur citur. Vai tu tur mirgotās gaismas, kad zvana restorānos. Vai arī ir tās brīnišķīgās kastītes, kur tu vari vienkārši ir tāda telefonu stacija, kur visi noliek planšetes un telefonus, un tad, kad mēs esam mājās, mums ir tajā stacijā, un mēs nekur nevienam vai vienmēr kabatā līdzi, ja? Ka respektīvi mēs nevazājamies pa māju ar saviem telefoniem. Jā, un šis ir tiešām diskutabli, es teiktu tā, ka man šķiet, ka tas strādā, un kaut kādā brīdī es esmu lasījusi arī par to, ka tieši šī te likšana atteikties rada ārkārtīgi lielo kairinājumu, un es domāju, ka vairāk stāsts būtu par šo te alternatīvā satura veidošanu, ka tas tāpat kā atmest smēķēšanu, ja tu visu laiku sev neļaus smēķēt un visu laiku domās par to, un tikai brīvdienās vienu es izsmēķēšu, vai arī tikai pēc vakariņām, vai tikai no rīta, tad tā patiesībā tas viss fokus būs tikai uz to, kas tur notiek. Es tev piekrītu, bet, lai tu varētu kaut ko likt vietā, tāpat kā, atsakoties no kafejas, nopērt savu skaistu tējas krūzi un garšīgas tējas, un tev būs ko likt vietā, bet tev arī jāpieņem lēmums, ka tu atsakies no kafijas. Un tev viņa tā kafija jānoliek kaut kur malā, lai viņa tev nav visu laiku nerēgojās acu priekšā un nerada, tādu nevajadzīgu atkal kairinājumu, ka, nē, es taču nedrīkstu. Bet tieši tā, fokusēties uz to pozitīvo, ko es drīkstu? Es drīkstu būt kopā ar bērniem, es būšu klātesoši, es noteikti spēlēšu kādu spēli ar bērniem, vai pats lasīšu grāmatu, vienalga, respektīvi, ielikt kaut kādu, kas būs tas, kas man aizvietos šo. Tur es piekrītu, jā. Jā, es domāju arī par saviem paradumiem. Kādreiz, kā es lasu grāmatas, seju lasīju grāmatu un paņem līdzi telefonu. Nekad tā nedariet vienkārši. Tas taču vispār nekam nedara. Tu paņem grāmatu un sāc skatīties, kas tev notiek tur. Un tad tu tikai bišķiņ paskaties un saproti, ka tas tavs grāmatas lasīšanas laiks jau ir beidzies, jā, un tu vienkārši skrolē atkal cauri kaut kādiem produktiem vai cik foršs gadžets, kur iznācis un tā tālāk. Protams, es arī tajā iekrītu, bet es atkal atgriežos pie tā, tas tāpat kā meditācijā. Tajā brīdī, kad tu noķer sevi domājam citas domas, tu esi apzināts. Un tad var atkal atgriezties. Un tas, tā kā tāds suņa treniņš, ja tu visu laiku sevi. Jā. Es paņēmu telefonu, es vispār nācu lasīt grāmatu, es aizēju un nolieku to telefonu citā plauktā. Un es zinu, ka tas man svarīgi ir izlasīt šo te grāmatu vai šo te rakstu un to izdarīt līdz galam un netraucētai. Jā, te ir tas stāsts par to, ka es esmu apzināts un es arī pamanu, ka manī ir šī atkarības vēlme, ka es esmu atkarīgs no tā. Un ir svarīgi, ka es tomēr to ieraugu. Nevis man šķiet, ka uz mani tas neattiecas, bet es patērēju sociālās tīklus 5 stundas dienā, ja? Bet nē, es neesmu atkarīgais. Un nosaukt to, tā tas vienkārši ir un jāpieņem. Man liekas, ka tas arī ir ļoti, ļoti būtiski, lai kaut ko varētu mainīt.
Starp citu, ļoti vērtīgi arī labi strādā screen times, ko es esmu arī pats sev likusi. Tā kā es esmu daudz tajos sociālos tīklos, tad es uzlieku screen time 15 minūtes dienā uz pilnīgi visām platformām no telefona. Un tas patiesībā man arī noņem to vēlmi no telefona to darīt, jo man visu laiku izlaiž tas paziņojums. Un tad vai nu es nospiežu tā kā remind me after 5 minutes vai ignore this reminder. Un ja es uzspiežu ignore, tad, viss, es saprotu, ka es esmu pilnīgi atteikusies no sava uzstādījuma, bet, protams, tas atkal iedod to apzinātības brīdi, bet es zinu cilvēkus, kas, piemēram, telefonā vispār nelieto sociālos mēdījus, viņi to dara tikai datorā. Tad tas ir tas laiks, kad tu apsēdies, piesēdies pie datora, izej cauri kaut kādām svarīgākajām ziņām, un to arī dari tikai datorā. Un tas, paņem noteikti mazāk laika nekā konstanta šīs te ierieces lietošana un pieejamība patiesībā. Tā kā tas man strādā, jā. Jā, un vēl noteikti strādā arī tāds, detoks šī vārda īstajā nozīmē, ka mēs izslēdzamies no vispār visa veida. Mēs varam patiešām sev iedot stundu katru dienu kaut kādu laika posmu, nedēļas nogali, 1 nedēļu. Vislabāk es saprotu, ka strādā 4 nedēļu pauze, un tad šķiet, ka kurš tad to var atļauties mūsdienās. Bet faktiski ir dažādi pētījumi, kur pierāda, ka ja mēs nelietojam telefonu kaut vai 2 nedēļas, mums smadzenes, tā teikt, atjaunojās ar tādu lielāku jaudu. Tad, gandrīz tāpat, kā mēs atceramies Covid laikā, kad lidmašīnas nelidoja, tad gaisa telpa ļoti ātri atkal attīrījās. Ja? Tieši tāpat mēs varam domāt arī par to, ka mēs faktiski noņemot šo nost, atbrīvojam smadzenēs vietu, tā abstrakti izsakoties. Un noteikti atkal tāpat kā ar katru šo atkarīgo sajūtu, tas sākums ir visgrūtākais. Tātad būs grūti sākumā, gribēsies paņemt, gribēsies kaut ko ar to izdarīt. Un vienkārši, varbūt rīt sākšu. Bet izturēt to sākumu posmu, likt kaut ko vietā, noteikti ir tā vērts. Man šeit, protams, man gribas teikt, te nāk prātā ir tāda autora Byron Katie, viņai ir grāmata The Work, un viņai ir tādi 4 brīnišķīgi jautājumi. Un tad, kad, ja mūs klausās kāds influencers vai cilvēks, kuram katru dienu ir jābūt internetā un jādalās ar saturu, un viņš saka, bet es nevaru, es vienkārši nevaru. Man nav iespējams vispār nelietot sociālos tīklus, tas ir mans darbs. Un tad es droši vien iedod tos jautājumus. Pirmais, vai tā ir taisnība? Vai tā patiešām ir taisnība? Kas par to liecina? Un kas es būtu bez šīs domas? Vienkārši palieciet ar šiem jautājumiem, padomājiet vispirms kas ir pirmā vērtība? Mana dzīve? Vai produkts? Vai citi cilvēki? Un jūs noteikti tagad strīdēsieties ar mani un klieksiet, jūs varat man personīgi uzrakstīt. Bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka nav nekā šajā dzīvē, kas būtu svarīgāks vispirms, kā uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un tikai pēc tam citu cilvēku dzīves un viss pārējais, kas izriet no mums. Jā, absolūti. Un zin kā, mēs nesakām, ka vajag vispār izvairīties. Mēs varam to darīt, mēs varam darīt šos darbus, mēs varam būt diezgan daudz šajā vidē, ja tas ir nepieciešams, bet tajā pašā laikā mums ir jāzina, kas tad ir tas downtime, kā mēs iedodam sev atpūtu, kas ir tas brīdis, kurā es vienkārši izslēdzos un esmu prom. Varbūt es esmu dabā, varbūt es esmu pilnīgi prom no cilvēkiem vai atkal konkrēti kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem, tiešām kaut kādā piedzīvojot kaut kādu tuvību, patiesu, nevis, kaut kādu šādu mazliet mākslīgu. Jā, tad ļaut sev. Un es arī esmu redzējis dažādus piemērus, kur cilvēks saka, ka viņš ir detoksā, un tad viņš liek Instagramā par to bildes, kā viņš piedzīvo šo detoksu. Jā. Var, protams, būt tā, ka cilvēks ir pavadījis mēnesi detoksā, un tad pēc šī mēneša viņš liek šīs bildes, un tas ir brīnišķīgi. Bet tomēr, ja tu atrodies detoksā, un tu turpini bildēt bildes priekš brīža, kad tu atgriezīsies sociālos tīklos, lielā mērā tas īsti nav tas detoks. Tas nozīmē, ka tu tavas smadzenes, vai tu turpini barot savas smadzenes ar šo te vajadzību pēc tam, es pēc tam atspēlēšos, es pēc tam
salikšu un dabūšu atpakaļ to savu nevis detamīnu, bet dopamīnu. Ka tu dabūsi atpakaļ to savu dopamīnu, ko tu esi iekavējis. Tā kā atkal stāsts, ja tu esi ceļojumā un visu ceļojumu tu bildē, lai pēc tam varētu to parādīt Instagramā, ar kādu mērķi, tas tiek darīts. Un atkal es atgādinu, es nenosodu, es pati bildēju, es pati lieku bildes, es pati arī to daru, taču arī katru reizi, kad es lieku, es domāju, jā, bet kāpēc es šo bildi lieku vai ko tas dos, un tad parasti es vismaz mēģinu iedot kaut kādu saturu, kur es esmu par kaut ko domājusi, un varbūt tur ir apakšā kaut kāda atziņa. Bet varbūt kādam būs vajadzīgs. Vai tas ir, vai tas, vai par ko vai tas nav troksnis, jā? Nē, pat nevis par troksni, bet atkal, vai tas patiesi ir tas, kāpēc es to daru, ja? Kā priekš kaut kā, vai arī tas tāpēc, ka man vajag kaut kādu. Tur ir tas stāsts. Tu man atkal apdēdināji, tikko es sapratu. Priekš, kam es liku vispār tās visas bildes par savām sirdsāpēm un tā tālāk. Likās, ka tas būs baigi vajadzīgs visiem. Nē, bet mēs nevaram nobeigt uz šādas nots, jo tur ir tas stāsts. Man šķiet, ka es smējos, man šķiet, ka tas tik labi, ka tu var vienkārši parēkt par sevi, tāpēc, ka tas tik tiešām tā arī ir. Es tā baigi mēģinu attaisnot to, ka, bet es ieliku vismaz ar kaut kādu vērtīgu atziņu. Bet lielā mērā tā kā es jau gribēju uzmanību. Es jau gribēju, lai kāds pamana mani, kad es tur esmu vēl joprojām. Un ka man ir tās vērtīgās domas, vai ne? Un atkal, ir forši, ka mēs to darām, un viss ir tik cilvēcīgi. Jautājums man šķiet ir atkal, tiešām par to, cik daudz mēs esam tajā, un cik ļoti apzināti vai neapzināti mēs lietojam, vai šie sociālie tīkli, kā tu arī sākumā teici, burvīgi lieto mūs, nevis otrādāk. Tad es domāju, ka tas varētu būt tas mūsu būtiskais teikavējs, man liekas, ko mēs varētu iedot, ka būt apzinātākiem sociālajos tīklos, būt apzinātākiem lietojot jebkāda veida ierīces un atrodot arī laiku, kurā mēs varam vienkārši atpūsties un vienkārši dzīvot. Atpūtināt savus smadzenes un tā vietā, lai paskatītos skaistus dabas skatus telefonā, vienkārši pacel savus acis un paskaties, ka ir daudz dažādas skaistu dabas skatu arī ārā. Un, man šķiet, ka tiešām tā tēma ir ļoti, ļoti plaša un daudz šķautņaina. Mēs varbūt šodien mazāk pieskārāmies arī tādiem neapzinātiem iemesliem, kāpēc mēs esam vai darām to, ko mēs darām. Mēs noteikti turpināsim par šo runāt, gan par šiem iemesliem, gan par mākslīgo intelektu, kā es minēju, bet mana atziņa tiešām no šīs sarunas atkal gribas atgriezties pie tā apzinātības brīža un pie tā, kad mēs tā apgalvojam un sakam, ka mums kaut kam nav laika vai mēs kaut ko nevaram un tad mēs sākam sevi salīdzināt vai sākam darīt neapzinātas lietas, atgriezties pie tā, kāpēc es sev to saku vai kāpēc es daru to, ko es daru, mēģināt būt apzinātam, jo sociālie tīkli ir būvēti tā, lai mums šķistu. Lai mums šķistu, ka mums vajag to, lai mums šķistu, ka citiem ir tā, un lai mēs vairāk redzētu, lai mums būtu vairāk informācijas, lai mums būtu vairāk iespējas, bet tad ir jautājums cik vairāk, cik daudz mums vajag. Un man kaut kā man tā konspirācijas teorija par to patērniecisko kultūru, ka tas viss ir par to, ka lai mēs vienkārši gribētu vairāk nopirkt. Nevis, ka tur ir kāds sliktais Džons onkulis, kurš to dara, bet vienkārši tas, ka mēs viens otram to darām. Man tā sajūta, ka tas pat tiešām notiek, un mēs vienkārši viens otru ievelkam un nemitīgi linki, un rekur nopērts to ar vēl kaut kādu lielāku atlaidu, un būsim apzināti par to tūlīt tuvojas gada nogals crazy atlaides, kas arī ir ļoti sasaistīts ar to, ko mēs redzam sociālajos tīklos. Vienkārši atkal apzinātība. Ja mēs domājam par autonomiju, tad autonomija praktiski izslēdzās, ja mēs lietojam sociālos tīklus, jo algoritms strādā
mūsu vietā tajā, tas, ko mēs redzam, ja jūs pieejat pie savu draugu un paskatītos, kā atšķirās jūsu sociāla mēdīja saturi, jūs saprastu to, cik ļoti atšķirīgi strādā algoritms. Jā, līdz ar to turpināsim šo tēmu. Sūtiet savus komentārus, rakstiet savus komentārus par to, kā jūs lietojat sociālos tīklus, ko jūs esat pamanījuši, vai kas ir tie jūsu mehānismi, kas palīdz jums šos sociālos tīklus lietot apzinātāk, un padalieties ar mums, mēs turpināsim par šo diskutēt. Jā, paldies liels, ka šodien bijāt kopā ar mums, un mēs atkal tiekamies ar jums nākamreiz. Čau!